Runājot par mīlestību, grūts un smags ceļš līdz viņai. Stāsts sākās ar to, kad mana pirmā meitene man bija gados 15. Mīlestība bija, es domāju, viss, pasaule beidzās. Pēc tam nāca nākošā un vēlreiz nākošā. Tad es sapratu vienā brīdī, ka mīlestības kā tādas vispār nav. Un tas jau veidojās pēc tādas tā kā spēles, un es sāku viņas tā kā kolekcionēt. Pat uz sienas bija uzlīmēts plakāts, es vairs precīzi neatceros ar kādu tur aktrisi, un tad es lūdzu visas tās manas tā laika draudzenes uz viņu parakstīties, un tas jau kļuva par mērķi līdz Krievu armijas sākumam savākt 100 meitenes. Tas man, protams, neizdevās, zinām apsvērumu dēļ tur, pa cik vajadzēja arī mācīties kaut ko skolā. Tad aizgāju Krievu armijā, un tā īstā mīlestība man atnāca pēc Krievu armijas. Bet tur arī ir stāsts, kad mana tagadējā sieva tanī laikā bija precējusies, un es patiesībā izjaucu viņai to ģimeni un apprecējos, un jau mēs dzīvojam 27 gadus. Jā. Man ir 2 meitas, kura viena arī ir laimīgi precējusies, otra vēl nav, ir mazbērns. Tā kā īsumā tā mīlestība ir manā skatījumā tāda interesanta nodarbe, jā. Un mīlestība pēc būtības, kā to definē grāmatās, es domāju, ka tāda vispār nepastāv, jo cilvēkiem ir kaut kāds zināms pieradums, piemērotība vienam otram, un tādā veidā veidojās tā ģimene, kas balstās uz sapratni, uz, jā, protams, arī uz kaut kādām cilvēciskām jūtām un tādām lietām, bet es spriežu no sava rakursa, pat cik es esmu visu mūžu bijis militārists, tad iedomājoties to cilvēku otrā pusē, tas respektīvi to savu sievu, es pat brīžiem abrīnoju, kā viņi ir spējusi izturēt to manu, teiksim, armijas uzvedību, un to, kad es pa pusgadu un vairāk dzīvoju ārpus mājas, un īstenībā es saprotu to, kad viņi uztraucās un domā, kas tur ar mani notiek. Reizēm man slinkums piezvanīt, reizēm tā kā nav laika, bet atbraucot mājās, es tikai saprotu visas tās emocijas, ko tanī brīdī tā ģimene ir izdzīvojusi, tad, kad es viņiem tur nepazvanu vai nepaziņoju par to, kas tur notiek, teiksim, misijās un tā. Man jau liekas, tas pats par sevi saprotams, bet no sievietes filozofijas tas ir galīgi garām, ko es esmu darījis. Tā kā es varu pateikt tikai lielu paldies savai sievai, kad viņa ir spējusi man izturēt visus šos gadus.